Paldies, ka šovakar jūs atradat laiku atnākt un būt klāt. Šis ir mūsu mēģinājums veidot tiltus un mēģinājums saprast un sadzirdēt citādo, atšķirību. Tā sanāca, ka pirms es sagatavoju šo runu, ko gatavoju ilgi, es bieži biju dažādas atmiņu telpas. Un šorīt es atbraucu atpakaļ no Pēterburgas, no pilsētas, kas, kā Ļeņingrāda, ir cietusi arī Otrajā pasaules karā, un kas visu laiku atceras katastrofu un vienlaicīgi svin uzvaru, kas ir ļoti sarežģītā tieši šajā Baltijas telpā. Un tādēļ es pats arī sapratu, kā gatavojot šo tekstu, es arī atrodos dažādas atmiņu telpās. Un tāpat kā dziesma, kas tikko izskanēja, Savies naids un mīla, un mēs brīžiem nevaram atšķirt un nevaram saprast, kas ir kas, tāpat arī atmiņas, naids, mīlā, sāpes un cerībā sadzīvo. Šovakar es teikšu to, par ko domāju jau vairākus gadus, precīzāk 20 gadu garumā. Es jūtu, ka man ir nepieciešams runāt, lai saprastu, kas notiek ar mani šeit, šajā zemē, Latvijā. Viss sācies ar to, ka es piedzimu 77. gadā valsti, kas nemaz nedrīkstēja pastāvēt, jo bija varas spēļu, politiska ārprāta, cilvēku bezspēcības, baiļu, moku, represiju, nodevības un akluma rezultāts. Es piedzimu padomju Latvijā, kas tapa kā svešas varas projekts. Tīņa vecumā vēlme studēt augstskola izmeta mani ārā no Pļavnieku guļam rajona noslēgtas vīdes, no noapaļotas vienaldzības pret 20. gadsimta traģisku vēstures lūzumiem un to salauztēm cilvēkiem. Tā es atklāju, kā par spīti tam, ka Krievu kultūras šedevri jau sen pieder pie Eiropas kultūra mantojumā, Krievu valoda trolejbusa uz ielas pēkšņi var likt kādai grumbainai sējai sarauties nepatīka, skumjas, sāpēs. Un tam var sekot dusmīga piebilde, kas ir saistīta ar manu tautību, Krievs. Ilgstoši es negribēju pieskarties šādai sējai, sadzirdēt cilvēku un noskaidrot, kāpēc cilvēkam var sapēt, kad viņš dzird manu valodu. Neviens arī necentas man to skaidrot, klusēja vai vienkārši arī nezināja. Nācās skaidrot pašam. Vēlme noskaidrot citu sāpes un to celoņus pati veidoja vīdi, laiku un telpu, kas pavera man durvis uz līdz šim nezināmo. Latvijas kultūras akadēmija. Šauri, klosteru gaitiņiem līdzīgi koridori, pavisam jauni studiju priekšmeti, citāda, savādāka, atšķirīga Latvijas vēstures interpretācija, citi pasniedzēji, citādas sarunas, arī mana paša dalība sarunas, noklausoties stāstus, izlasot atmiņas, apmeklējot izstādes. Tas viss lika man saprast, ka arī mana klātbūtne var būt sapju avots. Mana un manas ģimenes klātbūtne šeit Latvijā var kādu sapināt. Izrādās, ka sāpes ir pārmantojamas, tāpat kā vecas grāmatas, vēstules vai slimības. Tad es sapratu, ka Čaikovska Ņēgins vai Tolstoja Natāša mani sadzīvo ar setnieku iztenotu stučīšanu, ar nāvi un mokam cietumu pagrabos, ar neaprakstāmiem vergu darbiem nometnēs, arī ar ilgstošām klusām bailēm glabāt atmiņas par tuvākajiem, kuru līķi bija izmesti ceļā uz Sibīriju. Par to man šeit Latvijā atgādina tukšie koka vagoni, dzelzceļa stacijas. Arī vecu cilvēku klusas asaras vai arī pāris fotoattēli. Viss, kas daudziem palika pāri no iznīcinātas dzīves pirms 40. gada. Bet kāds man ar to visu sakars? Netieši un pavisam tieši. Jo nakts vidū mājas iebrukušie zaldāti NKVD virsnieki iznīcināja 20. gadsimta cilvēku atmiņas un sakropļoja dvēseles. Krieviski izkliedzot paveles, lamājoties, rakstot viltotus protokolus, liedzot brīvi domāt, cenzējot, bojājot zinātniskas karjeras, neļaujot izbraukt no valsts, arī publicēties. Kopš tā laika daudziem šeit Latvijā vārdi Krievs, Krievu, Krievija ir baiļu un naida sinonīmi. Un man tas ir jāpieņem, jo tāda ir traumētas sabiedrības realitāte. Latvijā naktis
cietumos, darba vietas, arī universitāti 40. gadā, un pēc tam vēl pusgadsimta garumā nāve, fiziska un psiholoģiska vardarbība runāja krievu valodā, mainīja ielu nosaukumus, atcēla vai aizliedza atmiņas. Man ir jāpieņem, ka jauni cilvēki var drūmi atskatīties atpakaļ, kad dzird krievu valodu, jo viņi kļūdaini, bet droši zina, ka valoda un es esam līdzatbildīgi. Un man jādzīvo tālāk ar atziņu, ka 40. gada Rīgas jūnija putekļos tie bija krievu tanki, kas atnesa krievu laikus, nevis padomi. Es varu ilgi stāstīt maniem studentiem par 30. gadu procesiem Krievijā pret padomju opozīciju un tautu un gulāga iemitnieku miljoniem. Es varu radīt studentiem saules nogurdinātos, viss paliks pa vecam, sāpes būs klātesošas. Tas veidos pagātni, un tas būs saistītas arī ar manu klātbūtni šeit Latvijā. Vai sāpes drīkst veidot nākotni? Vai tas var pārtraukt? Sāpes noteikti nevar atcelt, nedrīkst aizmirst un nekad nevar paslēpt, bet tas var pārvarēt. Pārvarēt var tad, ja saproti, ka turpināt ciest nav jēgas, ka viss ir aizgājis, ka nav iespējams atgriezties pagātnē. Kaut gan ļoti gribētu tur atgriezties, lai saprastu, ka mēs, mūsējie, ir varoņi vai upuri, un tie citi tikai varmākas un noziedznieki. Šādā sadalījumā mēs apmanam paši sevi, meklējot vienkāršotus skaidrojumus šodienas sarežģītībai. Es saprotu, ka pagātnes noziegumi ir daļa no manas šodienas, no manas kultūras un arī no manas patības, no manas pagātnes. Tā mēs visi, un es pats, paliksim ieslodzīti 20. gadsimtā. Mēs nespēsim iet tālāk. Tā es nekad nesadzirdēšu citas sāpes, bet es vēlos iet tālāk, man ir jāiet tālāk. Pasaule ir sagatavojusi man vēl daudzus skaistus mirkļus, ko atklāt, iepazīt un izstāstīt citiem. Tāpēc šovakar es pēc paša iniciatīvas, bet ar vairāku draugu atbalstu, arī ar daudzu skepsi, nolēmu apglabāt 20. gadsimta sāpes un plaisu vietā veidot savu personīgu tiltu. Un es būvēšu savu tiltu atbilstoši visdrošākiem celtniecības noteikumiem. Es mēģināšu sadzirdēt citus un lūgt piedošanu. Es pieņēmu, apzinos, izdzīvoju un saprotu ebreju, latviešu, lietuviešu, poļu, romu un visu citu grupu, kopienu un cilvēku sāpes, sēras, skumjas, kas izēd dvēseles un saindē domas, kas bloķē skatu uz nākotni. Tālis Tisenkops, sociologs un rakstnieks, kura darbus es apbrīnoju un izbaudu, ir rakstījis, ka vēl 50 gadus viņa sirds būs cieta. Mums nav tik daudz laika, ir jāpasteidzas. No padomju varas un no tās vardarbības cietam mēs visi. Ar šo runu es no sirds dziļumiem un ar cerību lūdzu piedot man. Lūdzu pieņemt manu personīgu, individuālu, visdziļāku nožēlu par noziegumiem pret Latvijas cilvēkiem 20. gadsimtā, kas mīra, cieta, palika garīgi un fiziski sakropļoti, iztukšoti un ļoti vientuļi. Es neesmu vainīgs, bet es jūtu atbildību, morālu un pilsonisku, par padomju okupāciju un tās sekām. Es lūdzu piedot, es lūdzu pieņemt mani. Un es aicinu iet tālāk kopā, kopīgi serojot par visiem aizgājušajiem, bet vienlaikus pieņemot visus tos, kas dzīvo Latvijā tagad un šeit. Visus tos, kas veido Latvijas sabiedrību šodien, ar viņu atmiņām, emocijām, kuram ir tiesības pastāvēt daudzveidīgajā sabiedrībā, kura brīvībā ir visaugstākā vērtība un vērtība, kas ir ļoti trausla. Es ticu, ka nožēla un žēlsirdība dara brīnumus, spēj pretoties naidam, dusmām un arī politiskām fantāzijām. Noslēgumā gribētu nocitēt vienu tekstu no 18. gadsimta, kas, manuprāt, ļoti labi atbilst mūsu šī vakara notikumam un arī mūsu domām. Taisnīgums, ko pavada žēlsirdība, ir cēls. Rīta, tu šovakar esi klāt, tu dzirdēji manu lūgumu, vai tu varētu runāt ar mani? Lūdzu, sadzirdi mani.